Sveiki, mani mīļie! Noskaņosimies visi jaunajai nedēļai, tā lai mēs saprotam paši sevi, saprotam, kā jūtas mūsu partneri vai pretī esošie cilvēki, un pēc iespējas veiksmīgāk, mierīgāk tiekam cauri dažādām sarežģītām situācijām savā dzīvē. Uzreiz gribu teikt, ka no 23. uz 24. tātad no svētdienas uz pirmdienu šī nakts var būt tāda nemierīgāka. Es ieteiktu jums laicīgi būt mājās un laicīgi iet gulēt, bet arī miegs var būt nemierīgāks. Un es ieteiktu jums celties pirms 5:41 minūtes, jo tad gaisā veidosies patiešām tāds labs aspekts, ko veidos Mēness mežāzī ar Saturnu, un jums būs iespēja visu dienu ļoti konstruktīvi ievirzīt konstruktīvās sliedēs un arī visu nedēļu, tā lai tā ritētu tā strukturēti, organizēti un priekš jums patīkami. Tāpēc celieties un atcerieties, ka rīta saulē zelts mutē. Šeit jūs patiešām varat ļoti tā labi strādāt šajā dienā. Un vēl līdz 7:18 ir vēl viens labs aspekts, kad jūs rīkosieties ātri, būsiet enerģiski, tiešām enerģija pieplūdīs un intuitīvi jums praktiski visu dienu ir iespēja izvēlēties labāko variantu, labāko scenāriju šai dienai. Vienīgais periods, kad jums vajag piesargāties, ir no 12:42 līdz 16:48, jo tad jūs vai nu kaut ko redzēsiet ne tā, kā tas ir īstenībā, vai jūs ieklausieties kaut kādās intrigās, vai jūs paši gribēsiet tās vērpt. Tātad, jo tur ir Lilita mums iznākus skatuves ar savu tātad raksturiņu. Bet citā diena patiešām ir jauka, jo 18:01 minūtē Mēnesis veido labu aspektu ar Neptūnu, un pēc tam 20:15 ar Venēru, un te nu ir iespēja jums tātad piedzīvot gan kaut kādu sapņainu, romantisku, idillisku noskaņojumu, tā kā Mēnesis mums iet ūdensvīrā, un tad mēs varam teikt, ka mēs šeit varam sarīties arī ar draugiem, mēs varam kopā ar viņiem apmeklēt kādu pasākumu vai vienkārši parunāt un dalīties ar kaut kādām savām domām, sajūtām. Šeit domu biedri var apmainīties savām domām un tikt sadzirdēti. Tātad varam baudīt skaistumu, un tāds labs, vai vienkārši mums ir ļoti labs garstāvoklis vakarā. Un vakarā vēl enerģija tikai pieaugs, tās paliks arvien vairāk, un tā kā līdz 21:34 šeit Mēnesis veidos savienojumu ar Plutonu. Zinām, savienojumi mums ir ar divējādām iespējām. Tad iespējams, ka kāds šeit var gribēt kaut ko izrunāt, tādu vai uztaisīt kaut kādu revolūciju savās attiecībās vai mājas dzīvē. Par to padomājiet, vai jums to vajag darīt. Varbūt jūs varat ļaut tam aspektam aiziet. Visu dienu šeit ir iespēja pirmdien atgriezties pie kaut kādām vecām idejām, jo dienas noslēgumā 21:48 precīzi aspekts ir Saulei un Merkūram. Un tā kā tas notiek kaunu zīmē, tad skaidrs, ka tur jums kaut kāda ātra ideja ienāks prātā, vai atgriezīsies kaut kāds notikums, un jūs ātri to risināsiet. Kaut kas ienāks jums prātā, un uzreiz būs arī darbība. Tātad visu dienu jūs varat kaut ko vecu pārvērst kaut kā jaunā. Un droši vien jūs paši vislabāk sapratīsiet, par ko es runāju, ja, un kā tas izpaudīsies jūsu katra dzīvē. Bet šeit jūs šo aspektu varat izmantot. Otrdiena, 25. datums, tad Mēnesis mums ir ūdensvīrā, tas ir brīvdomīgs, tas ir draudzīgs, tas ir par brālību, tas ir par revolūciju, tas ir par pārmaiņām. Un diena mums arī ir visnotaļ laba,
Šeit patiešām, pat ja jūs būsiet iepriekšējā vakarā tur kaut kādu revolūciju taisījuši, tad visticamāk jūs būsiet to mieru beigu galā salīguši, jūs būsiet viens otru sapratuši. Tamdēļ pēc būtības es pat varēju par to diži nestāstīt, ka tur 23. 34 minūtēs veidoja šis aspekts ar Plutonu, jo visticamāk jūs vienosieties un modīsieties otrdienas rītā ar tādu lielu vēlmi komunicēt, būt sabiedrībā, iesaistīties notikumos, tos apspriest aktīvi, tos arī veidot līdz pat 21 minūtei. Mēnesis veido visas dienas garumā labvēlīgu aspektu ar Jupiteru. Un tā ir tāda izzinoša informācija. Jūs daudz ko varat uzzināt, ja jums ir tāda interese un jūs tad šeit ir viegli sadarboties, viegli sarunāties. Un es jums ieteiktu vienīgais, ko es ieteiktu šajā dienā, nepalaidiet garām iespējas. Sakiet jā dažādiem jaunumiem, kas jūsu dzīvē ienāk. Jo pēc būtības nē jau jums ir tāpat. Tad pasakiet jā un izmantojiet šīs jaunās iespējas. Vēl jau vairāk tamdēļ, ka gaisā jūs jutīsiet virmojam ļoti spēcīgu aspektu, kurš precīzi būs pusnaktī. Un tāpēc mēs varam teikt jau tā kā trešdienā, jo viņš ir pusnaktī un 2 minūtēs. Bet jūs lieliski to jutīsiet otrdienā, un es jums ieteiktu viņu tajā otrdienā arī izmantot. Tur ir lieliska tāda spēja komunicēt ar cilvēkiem par tiešām svarīgiem jautājumiem jūsu dzīvē. Jau tādiem, kas ir bijuši, ja? Kaut kādā citā pagriezienā. Šeit jūs varat virzīt kaut kādus lielus projektus uz priekšu, un tas ir kaut kāds atslēgas punkts kādam jūsu projektam, pietiekoši svarīga diena, pie tam arī labvēlīga, jūs varat to izmantot. Šeit jūs varat satikt nozīmīgus cilvēkus priekš sevis. Tie var ienākt jūsu dzīvē, tie var būt kā mecenāti, kas jūs atbalsta, vai vienkārši draudzīgs drauga plecs. Arī šeit ir iespējams šajā dienā kaut kādas nopietnas problēmas jūs varat atrisināt. Jo Merkurs tas ir viss par mūsu domām, par dokumentiem, par braucieniem, par sarunām, par kaut kādām svarīgām ziņām. Un Plutons tas ir kaut kas patiešām ļoti tāds globāls. Tie pat varbūt pasaulē kaut kādi svarīgi notikumi. Ir cilvēku grupas, un jūs šeit varat iegūt arī kaut kādas apslēptas zināšanas. Tāpēc, ka varbūt, ka kāds veiks kaut kādu īpašu rituālu, kāds nodarbosies ar kaut kādām ezotēriskām zinībām. Un jūs varat lielas naudas jautājumus risināt, tāpēc laba diena arī biznesa cilvēkiem, bet atceramies, ka mums ir retrogrādas planētas, tātad kaut kas jau ir bijis, ko mēs mēģinām vai nu uzlabot, vai pārveidot, vai vēlreiz risināt. Un politiķiem arī šī ir laba diena, kad var atgriezties pie kaut kādiem jautājumiem, tos vēlreiz pārskatot, risinot. Un šajā dienā ir labi risināt arī savas veselības problēmas. Tātad svarīgu jautājumu kārtošanas laiks, ko es vēl jums gribu pieminēt, ka pēc 20. Jums vajadzētu nodarboties ar kaut kādu nomierinošu praksi. Jums vajadzētu sagatavot sevi miegam. Jo šeit veidojas tāds sarežģīts aspekts ar Urānu, kā jūs ziniet, tas vienmēr rada mums iekšēji tādu trauksmi, nemieru, varbūt bezmiegu, varbūt arī kādam nervu sistēmu pātrināt strādā, tad sagatavojiet sev miegam šajā vakarā. Un tālāk mums ir trešdiena. Trešdiena tas ir jau 26. datums. Un šī ir spriedzes diena. Tā es esmu uzrakstījusi uzreiz, kuras es uzrakstīju, ka mēnesis ir ūdensvīrā, tātad arī impulsīvs, arī neparedzams. Un dienā visu laiku mēnesis ir bez kursa, viņš ir tā kā apjucis vai nokavētas reakcijas, vai viņš nespēja pietiekoši ātri uztvert, ko viņam saka. Es jums ieteiktu šo dienu pavadīt, darot tādu ierastu, mierīgu rutīnas darbu. Kaut arī vēl ar viengaisā būs jūtams tas labais aspekts, kur ir tie svarīgie jautājumi, kurus varēja risināt otrdien. Viņus pēc būtības varētu risināt arī trešdien, bet es jums ieteiktu trešdien būt mierīgiem. Tātad darīt tādu rutīnas, ierastu darbu. Kaut gan kāds var interesēties par ezotēriku vēl arvien, par psiholoģiju, gribēt izprast citu cilvēku, tātad rīcības motīvus,
Un tas var arī izdoties, un to jūs varat arī darīt. Bet, kā jau teicu, jau vakardien vakarā parādījās tāda iekšēja trauksme, tā var turpināties arī trešdienas rītā. Jo līdz 12.15 mēnesis veidos sarežģītu aspektu ar Urānu, tad kaut kādas negaidītas problēmas ielaužas mūsu dzīvē. Mēs paši rīkojamies kaut kā negaidīt. Kaut kas var notikt ar datoriem, ar mūsu telefoniem, ar dažādām iekārtām, kaut kādas neparedzētas, arī mūsu paša emocijas, kaut kādas dusmas, kad mēs aizējam, aizcērtam durvis un vairs negribam kādu cilvēku satikt. Tad iekšēji vai vienkārši iekšēji nervozitāte. Un iespējams, ka kāds tajā iepriekšējā dienā, kur bija tas ļoti spēcīgais Plutons, kurš vēl šodien mēs jūtam to ietekmi, viņš būs panācis savu, vai nu kādās sarunās, vai pārunās, vai kādā nodarbē, un kāds ar to ļoti nebūs mierā un jutīsies tā tad izsists no līdzsvara. Vēl jau vairāk tam dēļ, ka visas dienas garumā pēc šiem 12. mēnesis dodas, lai veidot aspektu ar Lilitu, kur kā jūs zināt, tur ir tāda iespēja intrigām, tur ir iespēja kaut ko manipulēt un kaut ko pagriezt sev vēlamā virzienā, un ir cilvēki, kur noteikti to arī izmantos, bet daži līdz pat 22.13 var sajust kaut kādu sāpīgu, tādu iekšēju dvēseles stīgu sakustēšanos, jo tur tiek skarta mūsu katra, var teikt jau iedzimtā dvēseles brūce. Kaut kāda iekšēja sāpe. Un vēl jau vairāk šo visu var no vienas puses to mēģinās glābt aspekts, ko veidos Venēra retrogrādā ar Neptūnu. Tā kā daži glābsies fantāziju pasaulē, nereālā kaut kādā sapņu pasaulē. Daži uzdos vēlamo par esošo, un kas nebūs realitāte. Daži mums vienkārši melos kaut ko, mēģinot iestāstīt, sagrozot īstenību. Un, ja ar pluszīmi, tad glābt jūs var patiešām tādas senas, patiesas, mīlestības, dziļi emocionālas, cilvēcīgas saites. Jā, jo šī ir arī diena, kad jums ir jāmācās mīlēt un jāmācās piedot. Tas, laikam, ir labākais, ko jūs šajā dienā varat darīt. Pie tā arī paliksim. Ka labākais ir, ko jūs ar šo dienu varat pasākt. Un esiet tādi, kaut gan ļoti iespējams, ka cilvēki jūs kaitinās, bet tomēr mācieties mīlēt un mācieties piedot. Un 27. datums, ceturtdiena klāt. Mēnesis iet dzīvīs, mēs tā kā visi atslāpstam. Daži vēl turpina dzīvot savā kaut kādā nereālajā pasaulē, no kuras viņi glābjas no tās ikdienas kaut kādām nepatīkamiem notikumiem. Bet tādi, kur jau ir, teiksim tā, vairāk iekšā šajās enerģijās, kur saprot, viņi saņem norādes no visuma, tad, kad mums mēnesis ir zivīs. Un tad cilvēcīgā valodā tātad mums ļoti uzlabojas intuīcija šajā laikā. Un šeit visu dienu vēl ar vienu tas aspekts, ko jūs jutāt jau vakar. Tātad līdz pat 15.13 Venēra veido savienojumu ar Neptūnu. Mēs šo to vēl pastāstīšu, jā. Tātad abas planētas ir zivīs. Mēs burtiski peldam enerģijā. Daudz ko mēs nesaprotam, daudz kas ir apslēpts tajā pašā laikā. Tiem, kas vairāk meklē, ir iespēja dziļāk ienirt, kā tādā okeānā, un vairāk uzzināt un vairāk saņemt. Te var kaut ko patīkamu piedzīvot. Visi atkal smudināšu visus mākslas, radošos cilvēkus, ejiet tātad radošās nodarbēs, estētika vai vienkārši baudiet mākslu. Šeit var būt atzīšanās mīlestībā, šeit var saņemt kādu dāvanu, kaut kas patīkams ar cilvēkiem var notikt. Var kaut ko, ja ir nepatīkamais tā kā iespējamība, tad kaut ko var arī atņemt. Var piemānīt, un kaut kas bija marta sākumā, tagad jūs var vēl vai nu dziļāk, jūs kaut kādā nepatīkamā situācijā varat iestikt, vai var, kā jau teicu, jūs varat vēl vairāk kaut kādu
radošu potenciālu savu realizēt, kur rezultātu jūs redzēsiet tikai māja sākumā, māja pirmajās dienās. Tāds skaistums, radošums, labs garstāvoklis pozitīvā variantā. Un es jau domāju, ka man klausās patiešām tādi burvīgi, jauki, mīloši, atvērti, gaiši cilvēki, kuri noteikti šo aspektu izmantos un sajūtīs tikai tā pozitīvajā izpratnē. Tātad skaistums, radošums, labs garstāvoklis un var labi sajust pretī esošos cilvēkus. Un es jums iesaku apmeklēt arī kultūras pasākums un nodarboties šajā dienā ar labām lietām. Izdariet 3 labas lietas. Atcerieties, bija tāda filma 3 riekstu pelnrašķītē. Izdariet arī jūs šajā dienā kaut kādas 3 labas lietas. Jūs varat klausīties mūziku, tā var uzlabot jūsu garstāvokli. Un īpaši zivīm šeit ir iespēja atstrādāt savu karmu, arī vēžiem un skorpioniem, un ir iespēja tātad arī caur garīgām praksēm realizēties. Citādi, ja mēs ļaujamies savām emocijām un neko nezinām, ka mums vajag mazliet piepūlēties, un mēs ejam par to negatīvāko, tie, kas patiešām stikstēs negatīvākajā pusē, viņi tā kā tiks pabāsti vispār zem tā ūdens, jo mēnesis veidos līdz pat vakaram, līdz 22, 56 sarežģīti aspekti ar Jupiteru. Un kaitinās citi cilvēki, izaicinās. Varbūt jūs paši būsiet tie, kuri meklēs kaut kādu iespēju sakonfliktēt. Un vēl jau vairāk tam dēļ, ka Lilita ieiet Skorpionā. Un tas ir smags un skarbs stāsts mums visiem. Par to varbūt ne šajā video, par to kādā citā, tas patiesi ir aprunāšanas un izrunāšanas vērts. Un šeit uzreiz arī Venēra veidos tādu iespēju aspektu ar šo Lilitu. Tur ir iespēja strādāt ar savām vājībām, vai arī tās atkārtojas vēlreiz. Kā nu kuram, bet enerģija pēc 11 brīnumainā kārtā uzlabosies gan garstāvoklis, gan liksies tāda jauna elpa mums šeit parādās, un mums gribēsies darboties un tādi enerģiski, intuitīvi, izbaudot bisekstilu, kurš veidojas debesīs, un katram ir iespēja ieslēgt šo enerģiju savā dzīvē. Mēs modīsimies piekdienas rītā. Bet es ļoti novēlu jums to sajust jau tātad ceturtdien, jo jūs jau varat bīdīt tās enerģijas, jūs varat ar tām strādāt, jūs varat būt tie, kuri gluži kā alķīmiķi pārveidot tās savas dzīves un savas astroloģiskās kartas. Tātad piekdiena, ejam tālāk. Mēnesis vēl ar vienu zivīs, izcila intuīcija, tad vēl ar vienu jūs varat labi sajust visu, un šeit veidojas ļoti labs aspekts, kā jau es teicu, ieslēdzas tāds bisekstils. Tas tur kosmosa spēki pēc būtības visai cilvēcei mēģina palīdzēt, lai tā pati sevi neiznīcina, neizdara kaut ko absolūti muļķīgu. Un šajā rītā mēs visi varam sajust tādu enerģijas pieplūdumu un vēlmi parūpēties par sevi vispirms jau, par savu ģimeni, par savu saimi, par cilvēkiem, kas ir līdzās. Tā arī dariet līdz pat 10:30, tāda vēlme darboties, veikli visu, ko darīt, un lietas riet no rokas. Un diena, mēs varam teikt, ka ir pietiekoši veiksmīga, priekš tiem, kuri ir apzināti, priekš tiem, kuri izvēlās tādu strukturētu, organizētu, sabalansētu, izsvērtu, plānveidīgu dzīvi. Jo 13:04 mēnesis veido savienojumu ar Saturnu, tātad izlēmu, izdarīju. To vēl vairāk palīdzēs mums realizēt 13:16 labs aspekts ar Urānu, kur mēs būsim aktīvi, ātri. Tātad, principā tie, kas ir pēc labākā scenārija, ja, kuriem Saturns neko nenospraudīs robežas un tā kā nemēģinās viņus pārmācīt, pamācīt un sodīt, tiem ir iespēja aiziet darījumu pusdienās, kurās jūs veikli kaut ko sakārtosiet, kādu veiksmīgu līgumu noslēgsiet. Un to jūs varētu arī darīt. Un tad pat līdz kādiem 6:30 jūs būsiet izdomājuši un arī veikuši pāris soļus uz priekšu
sev izdevīgā tātad virzienā, savas nākotnes labākas virzienā. Un šeit noteikti jums palīdzēs arī intuīcija, redzēt, diena ir laba, diena ir tāda, kā vēlreiz man jāsaka, tā kā tur ir daudz savienojumu, tātad tiem laba, kuri ir apzināti, kuri izvēlas godīgumu, kas ļoti patīk Saturnam, kuri izvēlas patiesumu, kuri izvēlas patiešām intuīciju, jo vakarpusē līdz pat 22:30 šeit veidojas labi aspekti gan ar Venēru, gan ar Neptūnu. Un iespējams, ka tiem, kuriem viss jau bija labi iepriekš, nedēļas sākumā, tie tagad sajūtīs, ka viņi ir izdarījuši kaut ko patiešām labu šajā nedēļā paši priekš sevis vai priekš kāda cita. Jo te tā kā vēlreiz ir atskaita, vai mēs dzīvojam ilūzijās, vai mums ir izcila intuīcija, vai mums kāds melo, vai mēs izbaudām patiesu mīlestību. Bet principā diena ir laba, tātad vēlreiz esiet mierā ar sevi, jūs sajūtīsiet tādu patīkamu vakaru, tur var būt mīlestība, tur var būt romantika, tur var būt dziļas emocionālas sarunas, varat valdīt arī mākslu šajā vakarā, un kaut kādas atklāsmes līdz jums var atnākt, šeit ir labi arī sarunāties, it sevišķi, ja kaut kas nav izrunāts, un jūs gribat kaut ko izrunāt, vai jūs gribat atgriezties kaut kādā sev tīkamā senā vietā, kur esat bijuši piekdienas vakarā, jūs arī varat darīt, jo šeit veidojas gaisā arī tāds labs aspekts arī ar Merkūru, kurš arī ir retrogrāds, un ja ir retrogrāds, tad mēs atgriežamies kaut kur un izbaudam vēlreiz. Un pienāk sestdiena, un 29. datums. Protams, ka var gadīties, ka tajā 28. jūs arī no kaut kā vēl atbrīvojaties, no kaut kā atvadaties, no kaut kam pieliekat punktu, beigu galā. Arī tā jūs varat vēl darīt 28. Bet arī tad tas viss būs labi, priekš jums labi, tā arī darīt. Un tātad 29. sestdiena, mēnesī taunā, jauns cikla sākums. Jauns mēnesis, saules aptumsums, viss vienā dienā, tad saules aptumsums daļējs, bet Latvijā redzams. Ja Latvijā redzams, mūs ietekmē. Un noslēdzas aptumsuma koridors. Tāpēc es teicu, jūs no kaut kā varat arī atvadīties, Jūs varat atvadīties, kaut ko nobeigt, kaut ko sakārtot, kaut ko izmest. Tad mēs it kā skatāmies atpakaļ, mēs paņemiet no šī laika to, ko jūs uzskatīsiet par savu pieredzi, to, kas priekš jums ir vērtīgs, to, ko jūs varat pieņemt kā dāvanu, kā mācību no likteņa, ja pat kādam tā ir bijusi skarba vai sāpīga. Jo tas jums dzīvē noderēs. Tas jums noderēs tālāk, ejot uz priekšu, jūs zināsiet, vai jūs vairs nevarēs neviens piemānīt, vai neviens jūs nevarēs izmantot. Vārdu sakot, pieredze mūs dara viedākus. Un tātad šeit ir daudz enerģija šajā naktī. Jūs varat sajust, kā no rīta 12:47 tātad saules aptumsums un kaut kāda tēma, kur te visu laiku kūlās. Katram tā var būt mazliet citāda. Jūs paskatāties, paši pavērojiet, tā, kas kūlās jums visu to aptumsumu laiku, tā šeit var beigties. Un 12:58 jūs saņemat startu. Tā kā, ziniet, jūs stāvat pie luksafora un iedega zaļā gaisma. Braucam, ejam uz priekšu, dodamies. Tātad ceļš ir brīvs. Un mēs dodamies priekšu, neskatieties atpakaļ, tur atkal tā kā pasakās, saka, neskaties atpakaļ, ej tikai uz priekšu. Un mēs ejam atkal uz priekšu, un tātad dodamies risināt kaut kādas jaunas lietas. Protams, ka to darīs tie, daudz tikai noklausīsies, un viņiem tā būs parasta diena, bet tie, kuri grib pārmaiņas savā dzīvē, tie, kuri jūt, ka viņi grib kaut ko mainīt, tie šo laiku izmanto. Citi to vienkārši var noklausīties un par viņu aizmirst. Jo atceramies, ka šajā dienā pat tie, kuri saka, ko nu es neko, es nevaru, man kauns, man bail. Šajā dienā drosme tiks iedota pat kautrīgajiem, jo auna zīme teiks, esi līderis.
kā es jums bieži saku, vismaz savas dzīves līderis. Tātad, principā, ietekmēs visus, daži izmantos, daži nē. Visvairāk ietekmēs ugunszīmes, bet principā visi mēs sajutīsim. Un veidojas pēc tam uzreiz veiksmīgs aspekts ar Jupiteru līdz pat 23, 32 mēnesis veido. Tātad veiksmīga sadarbība. Jūs varat doties sabiedrībā. Šeit ir iespēja arī kultūras pasākumiem, saviesīgiem pasākumiem, mājas kaut kādām ballītēm. Un Merkurs savienojas ar Neptūnu, tas notiks rīt, bet jūs jau to varat sajust. Tātad šeit kaut kādas ļoti sentimentālas, dvēseliskas sarunas. Varbūt jūs patiešām atgriezīsieties kaut kādā tādā vietā vai savā dzimtajā mājā, kur jūsu dvēseli uzlādēs. Pie vecākiem aizbrauksiet. Un tātad agri no rīta 5:47 notiks šis savienojums ar Neptūnu. Un te kaut kas atgriezīsies, kas arī bija no jau kaut kad iepriekš, ja, un atkal kaut ko jūs varēsiet pavirzīt uz priekšu, kaut ko jaunu jūs varēsiet iesākt. Un skatieties, varbūt jūs uzzināsiet kaut kādu apslēptu informāciju. Te tas stāsts ir par zināšanām apslēptām vai par informāciju apslēptu. Un sēdienas rītā esiet piesardzīgāki, ja, jo šeit var būt kaut kādi noslēpumi, kaut kādas ilūzijas, vai arī jūs dzīvosiet paši savā kaut kādā fantāziju pasaulē. Labākais, ko šeit var praktizēt, tās ir kaut kādas maģiskas prakses, ezotēriskas prakses, garīgas prakses. Citādi jūs varat sapīties paši savos kaut kādos filozofiskos prātojumos vai emocionālās šūpolēs varat šajā rītā šūpoties. Vieglāk šo laiku pārdzīvot ir vēršiem, kuri tādi ļoti rezeknēti un mežāžiem. Un diena pietiekoši sarežģīta, no rīta gribēsies strīdēties. Līdz pat 12:18 esiet piesardzīgi, jo vai nu jūs būsiet agresīvi, vai partneri jums apkārt. Un šī diena vispār mums ir pietiekoši sarežģīta, jo šeit veidojas sarežģīts aspekts, visu dienu mēnesi veido ar Lilitu. Skorpionā, tātad vēl ārā kaut kādus jūsu viszemākos līmeņus. Vērojiet sevi, neļaujieties agresijai, kaut kādām kaislībām, atriebībām, zemiskām dziņām. Valdiet pār sevi, jo vairāk tamdēļ, ka arī Neptūns ieiet mums saunā. Par to mums arī kādā brīdī ir jāparunā, jo šeit notikums sāk risināties daudz straujāk. Šeit kaut kas no mums tiek noslēgts, mēs kaut ko nezinām. Un šāda pozīcija bijusi pirms 165 gadiem. Šī planēta Neptūns, viņa ir varbūt ļoti laba un dāsna, bet viņa varbūt arī ļoti nešpetna, viltīga. Un vieniem tā atnesīs veiksmi, bet citiem tā var atnest arī netik patīkamus notikumus, kā jūs teicat, tur būt kaut kas apslēpts, kaut kas noklusēts, kaut kas samalots. Bet par to visu mēs parunāsim kaut kādā citā raidījumā. Šajā dienā kaut kas draudīgs var gaisā būt. Tamdēļ, tad, kad iesiet gulēt, sagatavojiet sevi atkal miegam, ievediet sevi kaut kādā laukā, kur jūs sargā. Tātad kādam tā būs lūkšana, kādam tā būs saruna ar viņu sargeņģeli, kādam tā būs kāda afirmācija. Tātad vēlreiz jūs aicinu svētdienas vakarā, sagatavojiet sevi miegam, lai tā ieiešana šajā sapņu valstībā ir pēc iespējas patīkamāka, drošāka priekš ikatra no mums, lai jums noder šis nedēļas apskats. Ja jums patika, spiediet patīk, pierakstieties, piesakieties kanālam un, protams, dalieties ar šo informāciju, lai mums visiem veiksmīga nedēļa. Atā, visu labu!